Vai tu kādreiz esi pieradis pie 2 monitoriem mājās un tad mēģinājis pastrādāt uz laptopa kafejnīcā? Tas ir tās brīdis, kad saproti, cik šaurs un nepietiekams ir viens ekrāns. Jaunais Asus ZenBook Duo cenšas atrisināt tieši šo problēmu un, godīgi sakot, dara to negaidīti labi. Lai uzreiz būtu skaidrs, ko šis laptops vispār mēģina panākt, tas nav gaming vērķis, tas arī nav ultraplāns biznesa rīks. Tas ir laptops cilvēkiem, kurš ikdienā dzīvo starp vairākiem logiem un mājās tāpat strādā, piemēram, ar 2 monitoriem. Es esmu tieši šāds cilvēks. Man mājās uz galda vienmēr ir 2 ekrāni, vienā galvenais darbs, otrā viss tās pārējais bardaks, tur, piemēram, Teams, Zoom, scenāriji, faili, YouTube tutoriāļi, kas nu kuro reizi ir vajadzīgs. Un izejot ārā no mājām, atgriezties pie viena ekrāniņa ir diezgan sāpīgi. Tad, lūk, no šī skatu punkta es arī skatos uz ZenBook Duo. Nevis kā uz tehnoloģisku triku, bet kā uz potenciālu risinājumu reālai problēmai. Sāksim ar laptopa uzbūvi. Aizvērts, šis laptops izskatās pārsteidzoši normāli. Tas neizskatās pēc kaut kāda transformera vai gaming brīnuma. Tas ir samērā konservatīvs ZenBook dizains. Korpus ir tas pats Ceraluminum, kuru Asus lieto jau te uz visiem saviem laptopiem, matēts, patīkams uz tausta ar tādu vieglu akmens tekstūru. Un kas svarīgāk, tas īsti neatstāja nekādus pirkstu nospiedumus tā, kā to dara klasiskie alumīnija korpusi. Bet atverot vāku, sākas tas interesantākais. Augšā ir 1,14 colu OLED ekrāns ar 120 Hz, un zem klaviatūras, vai precīzāk zem tās vietas, kur parasti būtu klaviatūra, ir vēl viens tieši tāds pats 14 colu OLED ekrāns. Un jā, pirmajā dienā tu kafejnīcā jutīsies kā cilvēks no nākotnes, cilvēki skatās. Bet ļoti ātri sāc saprast, ka šis nav vienkārši Asus zīmēšanās ar, lūk, mums ir 2 ekrāni. Šeit ir loģika. Windows apklust. Ja reiz visa industrija pēdējos gados ir gājusi horizontālā virzienā, platāki monitori, ultravaidi vai kas vēl tur izrullējās, bet telefoni paliek platāki, vertikālā telpa laptopos vienmēr ir bijusi nepietiekama, un Asus šeit ir izvēlējušies šo vietu klāt, nevis padarot laptopu platāku, bet vienkārši paliekot otru ekrānu virs vai zem, kā nu uz to skaties. Un tas ikdienas darbam ir krietni noderīgāk nekā varētu sākumā varbūt šķist. Praksē izskatās tā. Video montāža, piemēram, ir augšā, vai tur ir preview, apakšā timelines, rakstos scenārijus, augšā ir references, pētījuma materiāli, apakšā pats teksts, Teams zvanā, augšā ir kolēģis, apakšā piezīmes, programmēšanā, augšā kods, apakšā dokumentācija vai termināls. Tu saprati domu. Tas viss, ko parasti dara 2 monitori mājās, tu vari turpināt to darīt arī ārpus mājām. Klaviatūra arī ir interesants risinājums. Tā ir atsevišķa, tā ir magnētiska, to var lietot 2 veidos, vai tu uzliec virsū apakšējiem ekrānam, un tad tas izskatās un strādā kā parasts laptops ar pogopiniem savienojoties, vai noņem nost kā šī brīdī un lieto kā bezvadu klaviatūru, piemēram, klēpī. Otrais variants ir tas, kurš pārvērš šo laptopu par mini darba vietu. Tu uzliec abus ekrānus vertikāli vienu virs otru, pieliec tur leņķus vēl kā tev vajag, klaviatūru priekšā un pēkšņi laptops viesnīcas istabā vai lidmašīnā jūtas teju kā desktopa setups. Joks, bet teorētiski pirmo reizi lidmašīnā tu vari strādāt tā, lai nevajadzētu laptopu kaut kā nērti riktēt un uz tava lidmašīnas mazā galdiņa tev ir vieta. Eņģi, starp citu, ir pārstrādāta no iepriekšējās paudzes un attālums starp ekrāniem arī ir mazāks un kopumā nav tās sajūtas, ka šis būtu salikts uz ātro kā, tehnoloģiju demo produkts. Bet tagad par iekšā. Apskata modelis ir ar Intel Core Ultra X9, 32 GB RAM ar grafika un 50 topšu NPU. Tātad jaudīgs mākslīgajam intelektam, gatavs starp citu pat drīzāk labāk lokālajiem modelim uz datora, nevis čatiņa griešanai. Portu ziņā arī šeit viss ir absolūti kārtībā. Vienā pusē ir pilns HDMI 2.1 ports, Thunderbolt 4 un 8 ports, otrā pusē savukārt ir vēl viens Thunderbolt 4 un 10 gigu parastais Type A ports. Klaviatūra savukārt ir pārsteidzoši, nevis kaut kāds plāns plasmasas štruns, bet jau struktūrāli cietāka un, manuprāt, patīkamāko taustiņu pārklājumu tirgu. Tādu samtainu un rakstīt pat ir ērti. Nav perfekti,
bet ir ērti. Tiesa, nērti ir, tu redzēji jau klaviatūras noņemšana no ekrāna, bet tāpat laikā tā starp citu arī izgaismojās. Bet jebkurā gadījumā tas ir diezgan liels pluss šim produktam, ja nemaldos iepriekšējie bija bez izgaismojumām klaviatūrā. Un viena lieta, kas mani patīkami pārsteidza, iepriekšējiem Duo paudzēm bija liels kompromiss baterijas pusē, 2 ekrāni tomēr ēd bateriju, ka nemetās. Šobrīd, lai arī 2 OLEDi, tāpat nav baterijai vienkārši uzdevums, jaunie procesori ir tik efektīvi, ka nu jau laptops normāli darba režīmā tur vairākas stundas, neteikšu vēl, ka gandrīz visu dienu, un tas vairs nejūtas kaut kādā mērā kā eksperiments. Pilnu darba dienu var būt mierīgā darbā izvilks, ja vien nenoslogos abus paneļus uz pilnu klapi, bet jāpatur prātā arī kompromisi, jo tie ir. Pirmais – laptopa svars un biezums, kur šis nav tās laptops, kur tu iemetīs mugursomā un aizmirsīs. Tas ir smagāks un biezāks par parastu Zenbooku, par jebkuru Apple produktu, jo fiziski ir 2 ekrāni un tie ir kaut kur jāiebāž. Uz ceļiem strādāt var, bet ne tik dabiski kā ar parasto laptopiņu. Šis ir vairāk tās noliec uz galda tipa rīks. Otra lieta – Windows joprojām ir Windows. Asus programmatūra abu ekrānu pārvaldībai ir nostrādāta, ir žesti, ir ātrās izvēles logu sakārtošanai ar Screen Expert, ir gan vienkārši režīms ar virtuālu klaviatūru, gan pilnvērtīga abu paneļu izmantošana, bet retu reizi tāpat parādās tas brīdis, kad sistēma nesaprot, ko tu no tās gribi. Tu arī redzēji, kamēr es te grozīju, Windows tur visu laiku kaut ko tev stāsta. Nav bieži, bet pietiekami, lai atcerētos. Un treškārt, cena. Šis nav lēts laptops. Šis ir premium produkts ar premium cenu un konkrētai nišai, un Asus šeit neslēpjas. Un tas beigās noiet ierastā jautājuma, vai šo laptopu nepirkt apdomā shortlistēt vai pirkt. Manuprāt, atbilde šeit ir ļoti atkarīga no tā, kas tu esi par potenciālu lietotāju. Ja tu ar laptopu pārsvarā raksti e-pastus, skaties Netflixu, surfo internetā un strādā ar vienu lietotni reizē, šis ir totāls overkills, un tu maksāsi par ekrānu, kuru reāli neizmantosi. Šajā gadījumā droši ņem parasto laptopu, piemēram, nezinu, jebkuru Zenbooku vai ko līdzīgu, un tu būsi totāli laimīgs un apmierināts. Bet ja tu esi cilvēks, kurš video montāžā, programmēšanā, dizainā, satura veidošanā, vienkārši ikdienas darbā dzīvo ar 2 monitoriem un nevar ar mazāk, un katru reizi izjūt no mājas jūties saspiests vienā ekrānā, šis ir tas retais gadījums, kur produkts atrisina īstenībā patiesu problēmu, nevis tikai izskatās interesanti uz papīra. Šis ir stabils shortlistēt, varbūt, ka pat pirkt atkarībā no tā, cik bieži tev mobilitāte ir vajadzīga, bet jebkurā gadījumā ar to arī tad šajā apskatā viss droši padalies komentāros, vai ņemot vērā visus tos punktus, kurus es minēju un rūpīgi apsverot nišu, šis tev šķiet pietiekami interesants, un kāds ir tavas domas, es jau paredzu, ka daudz bļaus, ka pārāk dārgs, bet jebkurā gadījumā padalies, un visā citādi tu jau zini, mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!